esi, pirms tam mums jau daži stāstiņi klīda apkārt studijā, par taviem piedzīvojumiem tirgu un par tirgošanos, un tāpat esot atsevišķo kultūru Ēģiptē. Vai tu vari par to pastāstīt? Nu jā, es esmu pirms tam bijusi arī Turcijā, un to nevar salīdzināt ar turku kultūru noteikti, jo Ēģiptieši tevi rauj iekšā veikalos, nes ārā, nelaiž projām. Viņiem ir visādas tehnikas, piemēram, viņi piedāvā grāmatzīmi ar tavu it kā uzrakstītu vārdu, bet viņi viņu līdz galam neatdod atpakaļ. Nu, tā kā tev kā dāvana, viņi saka, nāciet lūdzu iekšā, paskatieties vēl veikalu. Ja tu nenāc, tad kā jums nav kauna, mana māte ir slima, lūdzu kaut ko nopērciet. Bet tad mēs vēlāk jau atkodām to, kā vajaga darīt, kā pareizi kaulēties, un ka mums arī ir jākļūst nekaunīgiem, nevis jābaidās no viņiem. Un vēl viena tehnika bija tāda, ka, es jau pilnīgi tā runāju, tehnika. Bet tur noteikti ir jābūt tehnikai. Uzvelc kaut ko, ko tu jau esi nopircis Ēģiptē, un tev liek mierā. Vairs nav tik uzplīgi. Tu jau esi bijis, un tu jau... Jo pārsvarā ķer tos tikai, kas pirmās dienas, un kas vēl nezina tās īstās cenas. Tas īstos turistus ķer. Jā. Bet kas ir tās lietas, ko ir vērts nopirkt tirdziņā Ēģiptē? Ko mēs vedām mājās, tas bija, ūdenspīpa man jau ir mājās, tur varēja arī to tabaku īsto nopirkt uz vietas, un visādas statuiņas skaistas ēģiptiešu vedām, un tēju arī, bet ar tēju tur bija tā interesantāk, viņa it kā uz vietas smaržo pēc tējas, bet uz Latvijā vairs negaršo pēc tējas.